Tā. Divetņindzas. Šodien karači šodien. Nedarbosimies pa garāžu. Te ir darbi dafigā man. Šodien nebūs mums tehniskais video. Bet šodien aizgāzīsim padriftēt. Gribējām ar turbakiem braukt. Bet vakar netiku es. Šodien netiek Marats. Tad mēs nolēmām ar Ivo aizbraukt ar viņa 48 te patās netālu. Mums ir asfalta taisnīte, vai ne? Kur tu esi? Viņš ar mums filmēja Viģiku, ja? Varēs viņa kanālā ieiet pastīties. Sen nav bijis tev video, ja? Aha. Nu, nekautrējies, kāpēc tu izslēdzi. Nu, tad mēs te sakrausimies. Tas nekas, sakrausimies, saliksim riepas. Mašīna kaut kad es te rūcināju. Aķīts uzlādēts un tā brauksim, mācīsim jauno Cansoni, ja? Ko? Džeki, starp citu, tev baigi atbalsta tev. Tu redzēji, cik tev skatījumi tam video ir? Ko? Es jūtu, vai baigi sanešpīši. Nu, slikti, ka esi nometis malā. Bet nu labi, jā, pietiek te muldēt. Ar turbakiem mēs nekur neaizbraucām. Tad mēs brauksim ar česikli, ja? Mums vēl reku stāv riepas no pēdējiem braucieniem. 2 komplekti 16 mums ir un 15 mums ir virsū, ko mēs pa ziemu gāzām. Moška varētu vēl kaut ko uzmontēt. Nu, pastīsimies, ja sanāks laika. Mums rekur ir 15. Moška mēs varētu uzlikt, patestēt ar 15. Ko saki? Jo šitie jums arī, kas mums šitie ir? Jāci kaut kādi sūdi ir, man liekas, šeit bija 15. Jā, 15. Un, kad viņš paskatīsimies, ja būs diski, tad uzmontēsim ātri. Tā kā tā, dai, tad jau tiekamies, nezinu, kad braucam vai jau tur tiekamies. Ja? Ko? Jā. Pārējiņu uztaisi. Pirihot. Nu, dai. No, atbraucām. No, tad ir tāda taisnīta blakus šosejai, blakus viaduktam. Atminām, nu, darbosimies. Te kaut ko jums pafilmēsim, tādu vidaku. Mums ir 3 riepa komplekti līdzi. Mēģināsim kaut ko te pamācīt, Ivo. Jālsildījums tā mašīna neiet, kamēr augsta kaut ko burbuļo, izfērus met, bet nulsilstot viņa aiziet. Tā kā kādā minūtē 10-15. Tad jau kaut ko sāksim darboties. Nu, var šitā griezties riņķī, ko? Tad no tās uz to pusi, ja? Es gribu teikt, apgriezies nav pustīs. Ko tad? Nav pustīs. Vai vaļā! No, draudziņi, vajag pilnu jau, kad tu meties riņķī ar izspies sajūgu jau dod jau raskačāt, vajag motoru, ja? Oi, mēs tā. Nu, izmet vēl vienu apli, ja tev telefona nav. Pašaurs te ir, bet, nu, uz ručņika mesties var vienīgi nepietiek spēka, bet nu es viņam piepalīdzu noraut, un tad mēs mācāmies iemetienu, taigalā mesties riņķī. Domāju, kad uz vakar pusi jau tīsim saulīti šitien. Liels mīnus ir, mums ir te tāds grāvis. Taigalā pašā viņa nav, bet, nu, višķī mums tie grāvi traucē, jo viņam nav pārliecības pa sevi, viņš baidās tur iebraukt. Nu, kaut kā mēs te darbojamies. Tur tev riepas pietiks vēl. Nu, kā piekšā brauc uz to galu? Es pats neesmu. Tu mācies braukt viens pats, cik es tev ilgi blakus sēdēju.
Nu, tā gurdeni, bet, nu, viņš jau nepasper kārtīgi vaļā. Ķibē jau pats dara. A, kur rucīts? Labi, minam. Mēģini paraustīt to hidru. A, tu izspiedi sajūgu? Es pats sajūtu. Rauj. Man jāpiepalīdz tevi. Dod un pretmetienu, ja? No kuras puses, kuru pusi tu metīsi riņķī? No šitās uz to? Tuvāk mašīnai. Nē, tā ir apakaļgaita. Viņš gribēja atpūsties. Nē, nu labi pabrauc uz priekšu iztaisno. Būtu iebrauc. Mums benzīns ir, tur ir pilna bāka, draudziņa. Nu, dod apakaļ pie mūsu turana. Kaut ko atdzīvojās iet, vai ne tagad vismaz? Tāpat viņa tāda gurdene ir, bet apbarotos aiziet. Tas motors mums tāds švaks prasās pēc turbīnas. Jā, bet regulēšana, stendi. Nu nekas, viņi jau sakrāsim naudiņu. Vēl viņš interesanti apgriezienus tur lielus. Tas ir tas ūdens. Es tā domāju. Nu jā, tas ir ūdens, viņš nesmēr. Ja ir kā apkoja, domā, tas Ko? pabrauc priekš, tāpēc man vajadzēja pabrauc līdzi. Jā, pabrauc. Tad droši iebrauc zālītē un tu vairāk sagaidi gāzi lielāku. Tev nogurst mašīna. Šitien? Vēl zālītē iekšā. O, šitā. Viņš neizies uz šī. Viss kārtībā, mauc. Atlaidi, dod virsū. Paņem tādu uz otru pusi. Brauc, līdz tai pašai vietai. Un tev jau īstenībā tu varētu brīvu saulīti uztaisīt. Tev jau tik liels tas riņķis sanāk. Kāpēc tu gāzi atlaidi? Tāpēc, ka redz paīnītas. Jau, kad griežās riņķī, jau vai grīdā turēt.
tev gāzi. Neliec pirmajā. Pātru, apstājies. Tu pātru sajūgu atlaidi. Ja? Sajūgu vajag atlaist, tad, kad mašīna tev ir tajā trajektorijā, kur tev vajag. Bet gāzi tu dod jau ātrāk, jo viņš kamēr uzņem apgriezienu lēnām. Un, ja tev ir pa ātru, nebremzē bremzēm, paņem pats ručņiku, pabremzē mašīnu, ja? Un tā, kad tu saki, ka tu gribi raut, saki raut un es tev piepalīdzēšu. Rauj, kad tu gribi raut, bet es piepalīdzēšu tev, ja? Tā kā lai tev sanāk mācīties, nevis sadāk, visu laiku es tev vai tā rauju. Viņš baigi lēnu ceļ tos apgriezienus. Ļoti lēnu. Un ko bijām tankā, ja? Paņēmām padzerties. Sprintu, ja? Sprintu. Fantastiko. Kaut ko mums neiet aparāts, galīgi nav jaudas. Knapi ap pirmo var saulīti uzgriezt, ir baigi jāmoka. Kaut ko mēs esam tādā nesaprašanā. It kā, braukāties mēs varam, kaut ko tur ampulēties varam, bet mēs tupa burnotu nevaram uztaisīt. Mums gurst nost mašīna, motors, un tu tur klačī vai dari vienalga, ko gribi. Vispār nekāda tolka nav, viņa nogurst, apstājies, sagāzē, un tad viņa atkal aiziet, un kā viņa nomet apgriezienus, tā viņa huesībe, kurš tur tā sazīmējis ir, ne? Sagāzē, jā, kaut ko, nezinu. Kaut ko mēs esam izdarījuši, tāpēc, ka toreiz varbūt dēļ tās trūpas. Nē, mums toreiz lidlaukā ar viņa negribēja iet, bet viņa kaut kā pati atdzīvojās. Viņa pat toreiz mums pa slapju ar negāja. Bet mums viņa atdzīvojās un mēs visu to dienu vizinājāmies. Un mēs taču pēc tam jau vēl bijām tā kā pa ziemu braukājāmies. Un tad jau tā ar viņa gāja. Un viņa labi gāja. Ziemā tur tak nevajadzētu par to pāri. Beidz, vecīt, viņa neņem apgriezienus. Viņa iedod grīdā un jāgaida ir, nezinu, sekundes. Nedrīkst lamāties. Sekundes 15, kamēr viņa vispār paceļ. Viņai tā kasākai jābūt ir. Tas mums ir 2,5 dublevanas. Vai mums viņš nav 2,5. Bet it kā pēc viņa numura es biju iemetis. Viņš ir 2,5. 323 ar 2,5. Kad mums salumās, ka izādiem smiltis. Nekā drusku, nezinu, drusku atpūtīsimies tad jau, kad jau tev, Ivo, kad tev besis paraust, te jau laidīsi mājā, ja? 4 jau ir, man jau mājā daudz darbi ir. Tā kā padzeram fantastiko sprintiņu un tad jau vēl pamauksim. Kaut kā tā, vai ne? Jā. Ja viņš jau tur saulītis man te griežas, tad nepaspēja pat pusfilmēt. Jauda parādījās, štoļi? Tikko gāja. Tev jauda parādījās, jau. Man jau tur saulītis griez. Ko jā? Kur problēma tai mašīnai ir? Viņa jau nav atdzistus, viņa pastāvēja vienkārši. Labi, brauc, ja iet. Kaut kāda mistika viņai ir. Ej un viņa atrodi. Jo tagad tā mašīna iet, viņa iet it kā zolīdi, normāli. Viņu var arī padriftēt, kaut ko padarīt, bet tā, ka viņa neiet, tad viņa tā kā kaut kāds 1.8 vai 2 litrīgs.
to brīdi gan jau viņa aizgāja. Galvenais saprast, tā elektroniska vaina vai mehāniska vaina. Vanosi čakarējās. Un vēl jau ir tas, kad viņa kamēr neuzsilst arī neiet, bet tā ir noteikti ir elektroniska vaina. Oh shit. Nu nē, nav jaudas. Gurst viņa nost. Tā kā mēs te vēl drusku padarbosimies un tajā metīsim mieru. Nezinu, varbūt, ja kādam ir kādas idejas, kas tur varētu būt kaut kāds degvielas sūknis, nedos spiedienu vai vānusi neiet, valns viņi zina, bet nu, tam 2.5 bija jāgriežās labāk. Un pats galvenais, ka ir momenti, ka viņš iet. Ir momenti, jau kā šodien viņš neiet nihuja. Un mums viņš jau augsts misfērus taisa. Nu, davai, bet nu es beigšu filmēt. Vidi, ko to beigsim, ja? Tā mašīna neiet, ko mums jau te nav ko filmēt. Viņa tikko bija gājus. Kas mums jāsaka pat pišķikiem? Nu, bija interesanti, stres biki bija tikko. Palīdzat sačinīt mašīnu, mums benzīns smirda kaut. Tur kotīs vispār. Nē, vispār bija. Galvenais, lai ārā nē, tā gan jau šitiem pa korķi mums izšļakstījās atkal. Diezgan pilna bāka ir. Nu neko, jā, piesako, pieabonē manam kanālam, tavam kanālam. Palīdz mums atrast vainu, varbūt kādam ir kādas idejas, ieraksta komentārā. Tad līdz nākamajam vidikam.